bibliotekā notiek izstāde ar nosaukumu Viena diena skolas muzejā, un man vajadzētu lasīt materiālus, ko tur izlikt. Vai tu man varētu palīdzēt? Jā, protams. Tad panesīšu tās mapas. Paldies! Kas attēlots šajās bildēs? Redzi, pagājušā gadsimta 50. un 60. gados tika ļoti aktīvi uzsāka ķēngraga apbūve, un tas ļoti strauji kļuva apdzīvots. Tāpēc 1963. gadā tika dibināta mūsu Rīgas 25. vidusskola. Rīgas 25. vidusskola tika dibināta 1963. gadā, kas bija nozīmīgs laiks daudzu cilvēku dzīvēs, gan jauniem skolēniem, gan skolotājiem, gan visam Ķēngraga mikrorajonam, jo tā bija pirmā vidusskola Ķēngragā. Pirmos 7 gadus tā bija divplūsmu skola. Skolāņi jau agri sāka darboties un iesaistīties dažādās aktivitātēs, gan dejot, gan sportot, gan centās sev pierādīt tādās tā laika organizācijās kā oktobrēnos, pionieros un komjauniešos. Klases brauca strādāt kolhozos, izveidojās arī automācijas novirziens un tika iegūtas arī godalgas par dalību autosacīkstēs. Un jau tajā laikā aizsākās tradīcija 1. septembrī 12. klašu skolāniem vest pirmklasnieks pie rokas, uzsākot skolas gaitas. Skolā strādāja daudz čaklu un iemīļot skolotāju un darbinieku. Līdz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai skolas direktori bija mainījušies vairāk kārt. Pirmā direktora bija Irēna Sējai, bet šobrīd mūsu skolu vada Inga Nestere. Čau, Ance! Čau! Čau, Lanča, varat! Mēs atnesām to mapu par skolēnu domu, kas bija aizkavējusies. Super, paldies! Es jau domāju, kur viņa būs palikusi. Bet skaties, mēs arī ievācām materiālus un papildinājām. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas par neatņemumu Rīgas 25. vidusskolas sastāvdaļu ir kļuvusi zinātnisku pētniecisko darbu izstrāde. Katrs vidusskolas skolēns iegūst iemaņas šādu darbu izveidē. Radošākie skolēni sāk iesaistīties skolēnu domē, kas darbojas jau 21 gadu. Visu šo laiku tās konsultanti ir bijusi Irīda Morozova, kas arī nodibināja šo skolēnu apvienību. Skolēnu domas biedru skaits pieauga ar katru gadu, tieši tāpat kā tās sasniegumi. Skola 1999. gada septembrī tika dibināts Poliklubs, kurš 2002. gadā tika pārdēvēts par pirmo Eiropas klubu Rīgā ar prezidenti Evu Valēriju Lasovsku un vadītāju Rudīti Liepiņu. Jaunais klubs, kas tagad pazīstams kā skolas muzeja padome, ar ārkārtīgi lielu interesi un uzcītību joprojām piedalās Eiropas Savienības rīkotajos konkursos, seko līdz Eiropas Savienības norisēm un aktualitātēm. Un kopš 2000. gada ir arī vairāk kārt apmeklējis Eiropas parlamenta ēku Strasbūrā. Mūsu skola ir apciemojuši dažādi viesi, kas dalījušies savā pieredzē. Skolēni ir piedalījušies politiskajās debatēs un simulācijas spēlēs, kā arī guvuši panākumus dažādās jomās. Skolēni vienmēr ir bijuši aktīvi, darboties griboši un gatavi daudz kur iesaistīties. Bet ko mums vajadzēja nofilmēt? Viena dienas skolas muzejā. Redz, kur Armans nāk. Ņem, Rebeka, atnes to kameru. Tātad, pirms mēs sākam filmēt skolas muzeju, no sākuma, es jums pastāstīšu, kā tas sākās. Un viss sākās 2009. Skolēni Rīgas 25. vidusskolā vienmēr bijuši ļoti aktīvi un daudz kur iesaistījušies. Joprojām notiek apmaiņas braucieni ar zviedru jauniešiem. Aktīvie skolēni iesaistās arī skolēnu domē un 2009. gadā izveidotajā skolas muzeja padomē, ko vada skolotāja Rudīte Liepiņa. 2009. gadā tika arī atklāta skolas fotogalerija 3. stāvā, un to atklāja mūsu skolas absolvents Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle. Muzeja padome organizē dažādus pasākumus, kuros iespēja piedalīties gan skolēniem, skolotājiem, gan skolas absolventiem un bijušajiem darbiniekiem. Aktīvi iesaistoties dažādos konkursos, nereizi vien ir apciemots Eiropas parlaments Strasbūrā. Paralēli konkursiem un pasākumiem no 2010. līdz 2012. gadam tika strādāts pie muzeja kartotēkas.
2012. gada 1. septembrī skola piešķīra telpu, kur ierīkot skolas muzeju. To iekārtoja ar mēbelēm, stendiem un vitrīnām. Skolas direktori Inga Nestere, muzeja vadītāja Rudīte Liepiņa un vairāk skolotāji kopā ar muzeja padomi sāka galveno darbu – skolas arhīva materiālu apkopošanu, fotogrāfiju un dokumentu šķirošanu, kā arī stendu iekārtošanu. Arī skolotāji un absolventi deva muzejam materiālus, kas ir saglabājušies no vēsturiskiem brīžiem skolā. Bet ja tas nebija, tad ja skola projekts, ko nodeva, tad ko tad? Bet bija Rudītes skaidrs. Milzkauts izskaits, cik priekšēja? Jā. 900. Es to 2010. Tātad tas 90. gada sākums. Uz muzeja atklāšanu 2013. gada 25. aprīlī tika aicināti viesi, kuri devuši sniegumu skolas un tās muzeja attīstībā. Starp viesiem bija sastopami tādi cilvēki, kā skolas bijušais direktors Viesturis Deksnis, vairāki bijušie un esošie skolotāji un darbinieki, absolventi, kā arī Rīgas skolu muzeja pārstāve Zinaīda Soboļeva un, protams, skolas direktori Inga Nestere un muzeja aktīvisti. Mēs te atnesu dažas tādas lietas. Manā kabinetā arī vēl daudz, kas ir saglabājies, ja? Un te ir tāds ļoti skaists zvanīgs. Var redzēt, kas notiek kādreiz, tad stipri sanizdēl. Paldies, paldies, paldies. Skaļais. Muzejā mums vajag paņemt dantos. Labi, Jānis, nāc uz stundu, ejam uz vēsturi. Jums ir 8 stundas? Jā, varbūt nē, jā. Klausies, tu šako direktoru noturs. Ejam. Par brīvības cīņām Latvijā. Labdien, Skotē! Labdien! Mēs šodien paskatīsimies fotomateriālus par mūsu skolas vēsturi. Piekrītat? Jā! Rīgas 25. vidusskola ir tradīcijām un notikumiem bagāta, jo no padomju laikiem ir saglabājušās daudzas tradīcijas, kuras tiek ievērotas vēl šodien. Vienas no visnozīmīgākajām ir 1. septembrī zinību dienas svinēšana, skolotāju svētki, 10. klašu iesvētības, Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas diena, Ziemassvētku balles un lugas uzvedumi, vidusskolāni izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, 12. klašu žetonu vakari, mākslas dienu izstādes, dažādi koncerti, tematiskie pasākumi un aktivitāšu dienas. Savu iniciatīvu darboties izrāda kā skolēni, tā skolotāji, gan turpinot jau esošās Rīgas 25. vidusskolas tradīcijas, gan aizsākot jaunas. Paaudzes un laiki mainās, bet aktīvi un darboties griboši jaunieši paliek vienmēr. Viss turpinās un dzīve iet uz priekšu. Novembrī